Mēs reklāmu griezīsim ārā, jā. Ķepas ir augšā, jā? Ķepas ir augšā, jā. Iegriez apgriezieni. Nu, labais. Teleskopiskais un 3,40 dziļums. Ko es par šito aparātu zinu? Es zinu, ka viņš ir salīdzinoši unikāls. Viņš ir tā kā frontālais kompaktiekrāvējs, bet viņam ir aizmugurē ekskavācijas strēle, pie tā vēl teleskopiskā. Rots gan strādā kā ar frontālo, vai ne? Jā, vēl frēzēt var, pļauti var, maināmā uzkara. Uz Marija Highflow Jā, saucamais. Highflows, jā. Aizmugurē varam uztaisīt tā pašu. Tu vari uzlikt priekšā pļaumašīnu un aizmugurē pļaumašīnu. Protams, ka var. Kāpēc es izlojos bišķīt ar viņu? Tā kā es rakos ļoti jūtīgi joystika vadība, tas nozīmē, ko? Jāiemācās, man liekas, un pēc tam viņš būs tieši otrā atsaucīgs. Tieši tā ir jāuzregulē pareizi apgriezieni, un tad ir jāiemācās ar viņu bišķi padarboties. Jaunās iespējas ir, kad var jau pasūtīt, lai viņš pats pieregulē visu. Tas ir kā? Tā kā tu rausti joysticks, viņš arī pats piegāzē kā vajag. Gāšanās sensors un vēl visu kaut ko tur mums piedāvājis. Nopakot viņu var, nu... Kā tu gribi, vai nu budžetam, vai arī Jā. tā kā super darbiem kaut Jā, kādiem. tieši tā. Kā sakomplektēt to traktoru, cik daudz opcijas tu viņam pieliec klāt. Šitais tev tā kā klasiski bīdās mehāniski. Jā. Nu, ar hidrauliski arī Var tā būt? hidrauliski, jā. Vai sensors salikt veselu jūru, lai viņš cilvēkus redz un tā tālāk.